25. gads ieiet finiša taisnē spilgtākie notikumi, kas ietekmēja kripto tirgu. Janvāra beigās tirgu ienāk DeepSeek, tirgus gāžās ne tikai kripto, bet arī visi pārējie tirgi. DeepSeek parāda to, ka tikai ar mazu komandu un 6 miljonu budžetu var ienākt iekšā skaļi. Aprīlī 2. iznāk Trumpa atbrīvošanas diena, Trumpa tarifi daudzām valstīm, tā skaitā arī valstī, kur dzīvoja tikai pingvīni. Atkal tirgus krīt, viss gāžās riņķī, tiek likvidēti vairāki miljardi. Domājam, kur tad nu vēl sliktāk, un nu jau esam apakšā. Tad atnāk 10. oktobris un iestājās lielākais crash, jeb lielākā likviditāte, kas notikusi kripto tirgu un likvidē turpat 20 miljardus ASV dolāru. Šajā gadā noteikti notika arī daudz labas lietas. Bitcoins sasniedz jaunu all-time high, BNB monēta sasniedz jaunu all-time high, uzņēmumi vairāk tieši sāk akumulēt kriptovalūtu un taisīja savas rezerves, kā piemēram Strategy un Metaplanet uz Bitcoinu, Bitmain uz Ethereum un daudz citi uzņēmumi pat akumulēja arī meme coins. Bankas veica adaptāciju, lai pieņemtu kriptovalūtas, lai uz kriptovalūtas ķīlu izsniegtu aizdevumu, lai varētu norēķināties ar stablecoiniem, stablecoin maksājumi, un valstis, protams, veido visādas regulācijas, pieņem, adaptējās situācijai un izdeva, piemēram, kā Amerika gan strādā pie Genius Act, Clarity Act un daudz citām lietām. Atbildot uz jautājumu, vai bullruns būs? Protams, viņš būs. Kad viņš būs? To mēs neviens nezinām. Varbūt nākošo gadu, varbūt aiznākamo gadu, bet to, ka viņš būs, tas ir 100%. Pacietīgie vienmēr tiek atalgoti. Lai jums ir jaudīgs gada izskaņa un veiksmīgs starts 26. gadā.